Labrīt visi klātesošie, labrīt kaimiņi. Man patiešām ir prieks, ka divas novads izvēlējusies man piedalīties šī projekta izvērtēšanā. Un tagad nedaudz par mūsu ieguldījumu rezultātiem. Ķernos novads pēdējo gadu laikā pārmaiņu rezultātā ir kļuvis par vienu no lielākajiem novadiem Latvijā un dotajā brīdī šeit 237 kilometri un Ķernos novadā uz 1. janvāru 2010. gadu dzīvo 25,500 iedzīvotāji. Tie tādi ārkārtīgi skaitļi. Tātad šajā novadā ir iedzīvotāju blīvums 78 cilvēku uz 1 kvadrātkilometru. Tā pašā laikā salīdzinājumā Pierīgas reģionā kopumā ir apmēram 38 cilvēku uz 1 kvadrātkilometru. Tas nozīmē, ka Ķernos novadā ir ļoti apdzīvota teritorija. Tātad pirmais slaids šis stāsta par to, kā ir veidojies Ķernos novads. Bērni laikam ir tie, kas vislabāk atspoguļo šo novada teritorijas attīstības plānojumu. Šī teritorija plānoja pareizību un izaugsmi. Mēs redzam, ka 1994. gadā Ķernos novadā 188 bērni, tad 2010. gadā jau ar nelielu kritumu 210 dzimušie bērni, bet kulminācijas punkts dotajā brīdī bijis 2007. gads, 8. un 9. gads, tad 356, 347, 350 bērni. Salīdzinot ar 94. gadu bērnu skaits ir dubultojies. Tas ir gan dzimstības palielinājums, gan arī mehāniskais pieaugums, jo Ķernos novadā ir ienākuši daudz jaunas ģimenes. Un tagad mēs varam skatīties tālāk, kā veidojās mūsu skolēnu skaits, kā izglītības programma aktivēja. Un mēs redzam, ka 2010. un 2011. mācību gadā ir mācības uzsākuši 1804 bērni, un es gribu pievērst jūsu uzmanību jau iepriekš teiktajam, un tātad pievērst uzmanību 16. un 17. mācību gadam, kad plānojās 2592 skolēni. Pamat izglītības apguvēja. Un arī turpmākos gadus, tātad ņemot vērā mūsu šīs rezultātus, ko mēs varējām izvērtot 10. gadā dzimušos, bērnu skaits skolā turpinās apmēram tajā pašā daudzumā 2010 bērni. Ķernos novads skolas, tad uz šodien ir Ķernos vidusskola, ir Pauļu vidusskola, Daugavas pamatskola un Pļaunieku sākuma skola, un ir arī privātā skola, Gaismas tilts. Ja mēs skatāmies pēc piepildījuma, tad šajā brīdī varētu teikt, ko mums daudz vajag ir atsevišķas skolas, kurās bērnu skaits ar brutto nav sasniedz 50%. Tagad šajā brīdī kritiskais moments tikai Ķernos vidusskolā, par ko liecina arī tas, ka pagājušajā gadā ir pieņemot šie konteineri, lai varētu izvietot visus bērniņus. Un tagad ir Pļaunieku un sākuma skola, pie kuras arī izvietot mobili konteineri, lai varētu uzņemt visus bērnus skolā. Ja mēs šīm piepildījumam klāt pieliekam mēs iepriekš teikto par šo bērnu skaitu pieaugumu un kā mūsu statistika rāda, tāda dzimstības pieaugums lielākais ir tieši Ķernos ciemā un Paložu pilsētā. Attiecīgi Paložu pilsētā palielinās bērnu skaits par 70% un Ķernos ciemā par 60%. Mēs redzam, ka turpmāko gadu laikā mums katastrofāli pietrūks bērniem skolniekiem vietas skolā. Un tad izglītojamo deficīts par gadiem mēs varam plānot, ja šajā gadā tas bija 180 deficīts vietas, ja šajā gadā tas bija 181 vieta trūka, kuras, kā es teicu, tika izvietot šajos nodaļos, tad 2016. gadu plānojās, ka var pietrūkst jau pāri nebija 650 vietas, par 15. un 14. gadā jau plānojās, ka trūkst 500 vietas. Tad faktiski tās ir jaunas sākuma skolas, 700 bērniem,
apjoms, kas dotajā brīdī pēc esošajiem datiem liecina par to, ka šī skola ir vajadzīga. Mēs esam nedaudz arī apkopojuši datus par esošajām ēkām, un šeit jūs varat redzēt viennozīmīgi, tātad šīs vadības, cik ir katrā skolā, kāds uz vienu izglītojumu, un arī pievērst uzmanību tam, ka skolā, lai varētu pilnvērtīgi realizēt izglītības programmas, tomēr ir nepieciešams gan sporta zāles, gan aktu zāles, ir vajadzīgas sanitārām normām atbilstošas infrastruktūras pārējais stāvus, un, protams, ir jādomā par ēdināšanas kompleksiem, kas būtiskākais ir Ķekavas vidusskolā šajā sākuma skolas mazajā ēciņā. Tātad Ķekavas sākuma skolas zālī tur izmanto gan sportam, gan svētkiem. Tāds Ķekavas sākuma skolas mazajā ir izskatās gada probītas. Klašu telpas neatbilst šīs dienas prasībām, neatbilst sanitārajām normām, jo klasēs ir no 12–30 bērni un soli ir ļoti tuvu izvietot pie tāfelēm un, protams, neatbilst ne atversmojums, ne pārējais izvietojums telpās. Un, kā jau es teicu, tad Ķekavas vidusskolā bērni mācās lielajā mājā no 5. līdz 12. klasē, un toties otrā mājā mācās no 1. līdz 4. klasē. Šogad pirmo gadu no otrā maiņa, iepriekšējā gadā 2008. līdz 2009. gadā ir bijušas 2 maiņas, kā rezultātā daudz bērni ir sākuši braukt uz Rīgu mācīties. Un līdz ar to arī pašvaldību beidzot solis pret citām pašvaldībām savstarpējiem norēķiniem. Un pēc aptuveniem aprēķiniem gandrīz 500 miljonus katru gadu tiek maksāts projām uz savstarpējiem norēķiniem. Pārsvarā tā ir Rīgas pilsēta. Un braucēji tātad ir bērni no Ķekavas, visvairāk brauc no Valošiem, brauc no Ķekavas, protams, brauc no Valdošiem un Kakakānu. Vēlreiz es gribu atklāt jautājumu par to, kā pateikt labību uz vienas skolām, Ķekavas sākuma skolā. Jūs redzēt, ir pilnīgi neadekvātai, apmēram 1 kvadrātmetrs, dažās telpās 6 kvadrātmetri. Nav sporta telpa, kā jūs teicu, nav arī telpa, lai varētu bērniem būt ēdināšanu. Dotajā brīdī ēdināšanas šī nosacītā telpa ir gan gatavo, gan arī turpat pasniedz ēdināšanas notiek 3 maiņās. Pēc mūsu informācijas tātad dotajā brīdī Ķekavas novadā ir 3 prioritātes. Tātad tā ir Novožu vidusskolas piebūves būvniecība, kopā sporta komplekss, kas ir pirmskolas izglītības iestāde Daugavpilī būvniecība, atcīmredzot viņu laikam sauc par multifunkcionālu centru, un daudz gribētu prāst uzmanību arī uz to, ka ir tātad saistības, garantijas saistības par ūdens un kanalizācijas būvniecību. Un tātad nākošā prioritāte ir šī sākuma skola. Un tad ir viens jautājums, pie kā šodien gribētu griezties un vērst uzmanības visiem. Ja mēs pēc bērnu skaita ziņā varam viennozīmīgi pateikt, kā ir vajadzīga šī sākuma skola Ķekavas novadā un tieši Ķekavā, tas ir vērst uzmanības deputātiem un visam pārējiem, kas šodien droši vien domās par to, ka šī svarīgā lēmuma pieņemšana par jūsu kopējām saistībām novada, kādas veidojas vienā laikā uzsākot tik daudz apjomīgs liels projekts. Un tad mēs šeit esam uzlikuši jūsu iespējamo šī gada budžetu, plānojamo bezmēģu dotācijām un noņemot nost jau ir to naudu, kas tiek atdotas līdzināšanas fondā, un nākošos gados arī budžets ir plānos kāds pats kā šajā gadā, un tad jūs varat analizēt, ka ja tiek uzbūvēta Valožu
vidusskolas piebūve, un, protams, viņi arī būs jāapsaimnieko, kur būs iegadējās izmaksas. Ja tiek uzbūvēta Daugavas šis centrs, arī kurš tiek, kurš sāk, tad arī mēs domājam, ka 15. gadu varētu sākt un jāapsaimnieko, to Balāžu vidusskolu varētu sākt piebūvu apsaimnieko ar 12. gadu, un ja ir vēl šis aizdevums, par to es runāju, tad no kopējā aizņēmuma nasta ir ļoti, ļoti smaga. Un es domāju, ka mums pie šī jautājuma ir ļoti jāpadomā, kā mēs finansiāli sakārtot šo jautājumu, lai jūs varētu atrisināt visas šīs pastāvījušās problēmas. Protams, skola ir ļoti vajadzīga, kā jūs minējat, apmēram 700 bērniem viņi varētu būt. Un ļoti ir vajadzīgs šis telpas. Tās ir tās lietas, kas ir šim brīdī vajadzīgs novadā, lai novads varētu veidot konkrētu spēju izglītību. Jo viens no momentiem, kad bērni brauc prom, droši vien ir vecāku lielās prasības pret izglītības programmu dažādošanu, pilnveidošanu, un tad līdz ar to ir pašvaldībai jādomā par to, kā uzlabot materiālo bāzi, lai varētu arī paplašināt šīs izglītības programmas. Mūsu skatījums ir tāds, ka sākuma skolā tātad šie 700 bērni, ja skola tiek veidota, un tā kā viņa ir plānota ar visām novitātēm, tad droši vien šeit labprāt apstāsies varbūt arī garām braucošie kaimiņi. Un otra lieta, kas ir būtiski vēl Ķekavas novadam, tas ir, ka šajā sākuma skolā varētu uzsākt apmācības 5-6 bērniem, līdz ar to šos bērnus izņemot no pirmskolas izglītības iestādēm un atrisināt jautājumu par to, kas ir novadā ļoti sasāpējis, ka bērnu uzskata bērnudārzā apmeklēt bērnudārzā pusotru gadu. Dotajā brīdī to dara no 3 gadiem. Tad tās ir tās divas rezerves, kas varētu dot vēl garantijas papildus klāt, pārliecībai par to, ka bērns